Priekšnieks Normunds Vilnītis ir atbrīvojis no darba savu vietnieku Alvi Vilku. Par ko liecina šīs pēdējās darbības Knabā? Tas ir likumsakarīgs notikums, ņemot vērā Vilnīša ilgstošo un atklāto konfliktu ar saviem vietniekiem. Agri vai vēl šādam solim bija jānotiek. Un ko mēs tālāk varam gaidīt? Kā tas varētu ietekmēt Knabu nākotni? Knabā arvien vairāk un ar aizvien mazāk pretestību varēs brīvi rīkoties Normunds Vilnītis kā vadītājs. Ja vien viņu saima neatceltu no amata, kas ir maz ticams. Un tad, kāds ir Vilnītis, tāds arī veidosies Knabu. Vilnītis ir savā darbības stilā diezgan represīvs vadītājs. Viņš, kā mēs ļoti labi zinām, ar lielāko daļu no Knabu pieredzējušiem darbiniekiem nonāca asā konfliktā, bieži vien balansējot, acīm redzot, uz saprātīgas vadības un likuma pārkāpumu robežas, bet vai viņš ir kāds ļaunais oligarha apkalpotājs, vai arī vienkārši tāds drusciņ dramatiskām metodēm strādājošs iestādes priekšnieks, tam jau nekāda pierādījuma vai apstiprinājuma nav. Bet, ja ir atbrīvots Vilks, vai mēs varam sagaidīt, ka nākamā kritīs otra vietniece Juta Strīķe, kas arī ir viens no šiem atslēgas cilvēkiem, kas ir atklātā konfliktā ar Vilnīti? Tas būtu diezgan likumsakarīgi, jo ja ir tik atklāts konflikts un ja vadītājiem ir pietiekošs politiskais atbalsts un laiks, gal galā kāds varētu būt iemesls, lai tādā konflikta situācijā padotais turpinātu beztermiņu darbu. Jūs minējāt, ka saima visticamāk neatcels Vilnīti no amata. Kāpēc? Tāpēc, ka nav nekāda pazīme, kas liecina, ka saimas vairākumam nepatiktu Vilnītis. Vienīgais izdevīgums partijai no korupcijas apkarošanas ir tad, ja šī partija savu varu balsta uz šo apsolījumu, un ja viņas vēlētāji to stingri sagaida. Mēs labi zinām, ka ne ZZS, ne par labu Latviju, ne saskaņas centram, nec korupcijas apkarošana ir liels viņu lozungs. Tas pat arī nav vidējs lozungs, tas vispār ir margināls jautājums šīm partijām. Nec arī viņu vēlētāji sagaida šajā jomā kaut kādus rezultātus no šīm partijām.